katlamājā, sadedzinot šo kurināmo šķeldu vai citus meža produktus, pelni ir neizbēgams produkts, kas rodās. Viens no variantiem ir atgriezt šos pelnus mežaudzēs, tādējādi veicinot pieaugumus, palielinot CO2 piesaisti. Tā kā pētījumu rezultāti liecina to, ka šie audzes rādītāji, ja pieaugumi uzlabojās, lietojot pelnus mežaudzēs. Pamatojums tam ir. Mums atliek izstrādāt tādu sistemātiku un veidu, kā ieviest ražošanā šādu darba veidu. Šodien mums bija lieliski iespēja redzēt, kā dabā tiek ienesti šie koksnes pelni mežaudzē, kurā ir veikta pirmā krājas kopšana. Un lieliski iespēja redzēt to profesionāļu vadībā. Tad mēs bijām paaicinājuši Somijas uzņēmēju, kurš ir Somijā viens no vadošajiem šajā jomā. Un bija ļoti vērtīgi gan redzēt, kā praksē viņi veic šo pelnu ienesi, gan, protams, arī aprunāties, kā Somijā šis tirgus viņiem šobrīd strādā un kā viņš ir attīstījies. Ir pārbaudīts arī praksē, kad šī ir ļoti vērtīga lieta, jo Somi, tāpat kā jebkurš cits uzņēmējs, arī ļoti rēķina līdz par tām investīcijām, ko viņi veic savās mežaudzēs, meža apsaimniekošanas ciklā, un to viņi jau vairākus gadu desmitus ir pārliecinājušies, ka investīcijas pelnošanā, pelnu ienesē, ka tās atmaksājās. Mežaudzējs, kas ir skujkoka audzes, ilgstoša laika gaitā, nobirstot skujām, veidojoties nobirām, augsne paliek skāba. Ja augsne paliek skāba, augi netiek klāt tiem elementiem, kur tai augsnē ir. Koksnes pelnos ir daudz kalcija, un arī citu vielu, kas veido bāzisku vidi, un koksnes pelni ir izmantojami kā alternatīva kaļķošanas materiālam. Bet vienlaikus viņi ir pilni arī ar visiem tiem mikroelementiem, kurus koks uzņem augšanas gaitā. Tad tieši ar tiem, kas viņam ir vajadzīgi. Un tad sanāk, atgriežot pelnus, mēs dabūjam divus labumus vienlaicīgi. Gan padaram pieejams jau tās barības vielas, kas tajā audzē ir bijušas, gan arī pienesam klāt vēl papildus mikroelementus un nodrošinām tos kokus, kur turpina augt ar visu, kas viņiem ir nepieciešams. Jārēķinās to, ka koksnes pelniem tā īpašības ir diezgan raibas un nevienmēr viegli prognozējamas. Tāpēc pirmais ir kvalitātes prasības pelniem. Tās ir robežvērtības barības vielu saturam. Tās ir galvenās, kas interesēs meža īpašniekus, bet arī kaut kādas vides prasības attiecībā, piemēram, uz smago metālu kvalitāti. Ja skatāmies uz nākotni, tad es redzu, ka veicot dažādus uzlabojumus, pirmkārt sakārtojot normatīvo vidi un tālāk jau attīstot šo pakalpojumu caur ilglaicīgu pieprasījumu no meža īpašnieku puses, tad mēs šo pakalpojumu varam noteikti attīstīt, un tam ir nākotne.